Dāmas un kungi, 2023. gads ir bijis ražīgs konsumeru mēdīju un apskatu impērijai. Gan arī 100 video un 2 ceļojumi, 1 autotests un starp to visu teju trešdaļu no visa aizņēma viedtelefoni. Kā jau katru gadu ir vairākas kategorijas, kurās vēlamies izcelt labākos no labākajiem, kā arī pieminēt ievērības cienīgus tuvākos sekotājus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ varbūt nav tikuši izraudzīti kā uzvarētāji. Dažās kategorijās top trīnieks sastāv no ierastajiem aizdomās turamajiem, dažās ir šis tas interesants. Budžeta telefonu segmentā galvenais ir cena pret featurām, lai arī vismazāk pārstāvētā kategorija nebūtu nemazāk svarīgā. Dienas beigās tie ir telefoni apmēram līdz 300 eiro, kā arī tie, kurus ražotājs uzskatīs par budžetnieku. Šajā kategorijā diezgan pārliecinoši izceļas 2 telefoni, katrs savā budžeta kategorijā. Ja meklē iespējami lētāko, tad nepārspēts ir Poco X5. Nopērkams svētku periodā par aptuveni 200 eiro. Tam ir pietiekami ņiprs procesors, lai ikdienas lietās tas pārāk nebremzētu. Ja budžets ir līdz plus mīnus 300 eiro, tad liekot roku uz sirds ir jāsaka, ka vislabākais kopējais piedāvājums ir Samsung A34 telefona. Nopērkams ap 300 eiro. Tālāk cenu kategorijām ejot uz augšu nebūs viss vidējā segmenta vietāluņi, bet gan austiņas. Jā, austiņas šogad tika testētas, kā smejies, uz velna paraušanu. Tiesa, kopumā gads nebija tas lieliskākais apjomos, bet gan lielisks tajā, ko tad spēja piedāvāt budžeta austiņas. Jā, augstā gala austiņām šis gads ir klusais. Tikai Jabrai, Huawei un Nothing atsūtot savas austiņas uz apskatu. Bet jebkurā gadījumā netrūka zināmu pārsteigumu. Ja nepieciešams vienkārši maksimāli labākās austiņas par maksimāli zemāko cenu, tad neskaties tālāk par Huawei FreeBuds 5i. Ļoti laba skaņa par ļoti labu cenu. Features? Te jau nekādas, bet tas nav šo austiņu mērķis. Nepilni 90 eiro par ērtām, labām austiņām, kuras noderēs visās dzīves situācijās. Bet ja vēlies labāko skaņas izolāciju, dziļākos basus un maksimālu komfortu un baterijas darbības laiku, tad gan jau ir grūtāk norentēties. Konsumeru gada balvu kā labākās austiņas, kas sevi ietver gan fizisko produktu, gan tā pārvaldīšanu, iegūst Huawei FreeBuds Pro 3. Lai arī skaņas un cenas ziņā zaudēja nedaudz Jabra Elite 10, kuras arī ir fantastiskas austiņas, uzvaru izrauj nesamākslotā lietotne. Viss strādā, nav jācīnās ar lietotnes un austiņu komunikācijas problēmām. Jā, nav daudz feature, kuras ir konkurentiem, kā Sitetone, jeb sevis dzirdēšanas sarunu laikā, bet tās ļoti labi izolē apkārtējos trokšņus un skaņas. Tām ir lielisks audio skanējums. Tās ir ērtākās ausīs pār visām citām apskatītajām. Un jā, lai arī dārgākās, tās bija tās, pēc kurām es ķēru biežāk kā citām. Nākamā kategorija gan jau ir vidējās klases telefoni, kurus es varētu raksturot kā tāda, īsta latviešu produkts. Man vajag maksimāli daudz par maksimāli maz. Un gada laikā savi 7 telefoni ieslīdēja apskatu kastītē. Viennozīmīgi varu teikt tikai to, ka visefektīvāk sevi pieteica Cat S75 un Nothing Phone 2, kuri katrs izcēlās ar savām pārdomātajām un noderīgajām lietām. Cat ar savu tiešām lieliski nostrādāto satelīta saziņas funkcionalitāti un izturību, un Nothing ar savu savādāko pieeju tam, kā mēs, kā lietotāji, miedarbojamies ar telefonu, kad to lietojam, un pats galvenais, kad to nelietojam. Cenas kategorija, kur ir visvairāk saduļķojusi ūdeņus. Agrāk viss bija pavisam vienkārši. Tev ir 1080p jeb Full HD ekrāns, midrangeris, cena no 300 līdz 500 eiro, midrangeris. Tagad daudz uzņēmumu izlaiž vājus telefonus par lielu naudu, bet var arī atrast labas kvalitātes un žiperīgus par mazākām cenām. Pieņemsim, ka inflācija dara savu, un tagad vidējās klases telefoni iet līdz pat 600 eiro, kur būtu jābūt lieliskam telefonam šajā cenu kategorijā par šo te naudiņu. Noteikti vispilgtāk sevi apliecināja pirmās vietas ieguvējs, bet Samsung A54 izrādīja intensīvu pretestību. Ja jāņem tīri cenas ziņā, tad Samsung A54, ja atrod cenā pa kaut kādu 400 eiro, nevis ar sākotnējo starta cenu, kas bija kaut kādiem 540,
Bet, ja faktorē sākuma cenas, tad uzvarētājs ir skaidrs un sniegs ne tikai ļoti labu veiktspēju, kura bija tuvāk flagmaņu veikumam kā Samsung A54, uzvarētāja veikumam, respektīvi uzvarētājs tuvāk flagmaņiem nekā A54 tuvāk šīs kategorijas uzvarētāji. Un uzvaru diezgan pelnīti iegūst Nothing Phone 2. Ja pirmais telefons tā arī neatnāca uz apskatu, un mēs apskatot otro pat nospriedām, ka varbūt ir labāk kā tā, jo ar Phone 2 Nothing atsūtīja jau pilnīgāk nostrādātu ierīci, kura bija ļoti pārliecinoša it visā, ko darīja. Cena augsta, viennozīmīgi. 600 eiro ir jau tā riskantā robeža, kurā var sākt skatīties uz, teiksim, gadu vecu flagmani vai mazlietotu flagmani. Bet tas neatņem faktu, ka šis ir potenciāli viens no jautrākajiem telefoniem ārpus ar telefonu saistītajām lietām. Un tas varētu būt pat nenovērtējami naudā. Vietpulkstenis ir trešais izplatītākais gadžetu segments aiz austiņām un telefoniem. Šogad uz apskatu bija teju visi galvenie aizdomās turamie, izņemot Apple. Nesagāja laiki un iespējas apskatīt Apple Ultra 2. Bet pa lielam nekas jau nav mainījies no pirmās paudzes. Pagājušajā gadā jau bija sajūta, ka vietpulksteņi stāv uz vietas, pietrūkst inovācijas, kaut vai vizuālas funkcionalitātei. Un šo gadu gaidīju ar lielām cerībām. Visvairāk patīkami pārsteidz Samsung ar saviem Watch 6 un konkrētāk Watch 6 Classic. Jā, nebija Pro modeļa, kas nozīmē, ka uzbūves kvalitātes priekšrocība paliek Apple Watch Ultra un Huawei veikumiem. Interesantākais apskatītais noteikti bija Huawei Watch Buds, kas bija austiņas un pulkstenis vienā. Bet pārsteidzošākais bija Huawei Watch Ultimate. Tas bija viens efektīvs vērķis. Tomēr progresa balvvieta Samsung Watch 6 Classic ar uzlaboto baterijas darbības laiku, kurš nu jau ir dažas dienas stabili. Kā arī apgrieztais, rotējošais kronis vai stīpa. Kanālā zem video komentāru sadaļā pat izvērtās vesela diskusija par pareizo apzīmējumu šai pulksteņa daļai. Tomēr Samsung atkal neiegūst galveno balvu gluži vienkāršas stūrgalvības dēļ. Huawei bija ražīgi, Huawei inovēja, Huawei piedāvāja risinājumus, kur ir kaut kas jauns. Un, lai arī kā man vizuāli patiktu Huawei Watch 4 Pro, gan no uzbūves, kvalitātes, gan sajūtā, gan noapaļotā stikla, uzvara jādod Watch GT4 Pro, kam ir ne tikai cena, kura runā par labu, ne tikai baterijas darbības laiks, kuram konkurence realistiski sastāda tikai Garmin pulksteņi, ne tikai arī jaunā feature ar svara kontroli, ne tikai savienojamība ar jebkuru telefonu, bet arī pārsteidzoši, bet fakts, ka ir izteikti vīrišķie modeļi un sievišķie. Izvēlies, kuru vēlies. Šo visu lietu kopums kā tāda lavīna pāraļās pāri konkurentiem, kura labākais izpildījums ir krāsu izmaiņa. Dizainiski šķiet, ka Huawei vienīgie šogad intensīvi piedomāja pie tā, ka pulkstenis pamatos ir nevis sporta lieta, bet gan modes aksesuārs, un pie tā arī palika malači. Ceru, ka nākamgad dizaina sadaļā konkurenti sasparosies. Pārsteidzoši, bet otrs apskatiem bagātākais segments kanālā bija monitori. Tie bija sākot jau cenā no pāris simtiem līdz pat pāris tūkstošiem eiro, un kopumā tie nelika vilties. Monitoru tirgus šogad piedāvāja vairākus itin noderīgus un jaudīgus modeļus, kur ikdienas produktivitātē uzvaru izrauja AOC 27 solu mājas biroja monitors, kurš piedāvāja virkni noderīgu funkciju un maksāja lētāk kā dažs labs vidējā segmenta telefons. Starp gaming monitoriem jau ir nedaudz pagrūtāk. Manā atmiņā visspilgtāk sevi apliecināja Odyssey Arc. Tiešām iespaidīgs monitors ar visādiem baller featurām, bet ar lielām pārdomām, kur to novietot, jo tā formfaktors, svars un izmēri ir vērā ņemami. Bet pieredze pie tā darbojoties bija tiešām lieliska. Otrā grāvī, jeb no mazajiem monitoriem, iespaidīgākais, protams, bija Asus veikums ar savu 540 Hz e-sporta monitoru. Vienkārši fantastiski precīzs, ātrs un labs TN paneļa monitors, bet arī par savu padārgu cenu. Bet kopumā, kurš bija tas, kuru es pats arī visvairāk izmantoju? Tas īstenībā bija AOC Aegon 27 colu OLED monitors. Jā, lai arī tā OLED panelis krit uz nerviem ar savu pixel refresh režīmu atgādinājumu, 240 Hz OLED ar QHD izšķirtspēju principā checklistē atzīmēja pilnīgi visus punktus, ko ir svarīgi monitoriem un nelika vilties tajā. Cenā kaut kur reģionā ap 800–900 eiro, bet noteikti, ka kalpos gadiem. Un tad beidzot ir pienākusi arī kārta flagmaņu telefoniem. Visbagātākā kategorija ar visraibāko dalībnieku skaitu. Apskatīts tika viss, sākot ar mini flagmani Zenfone 10 līdz pat gaming telefonam Asus ROG Phone 7 Ultimate, iPhone 15 Pro. Uzvarētājs? Objektīvi nesanāks. Nekādīgi.
Vajag lielāko bateriju? ROG Phone 7. Vajag jaudīgāko? iPhone 15 Pro. Vajag lētāko? Zenfone 10. Labākās kameras? Tas gan vēl nav noskaidrots, bet pačukstēšu, ka pikseļu skaitam nav nozīme un diskutabli, bet uzvarētājs tā arī nemaz netika apskatīts. Bet kopumā, ja skatās, ka flagmanis ir tās telefons, kuram cena nav svarīgākā, tad atliek secināt, ka izvēle ir vienkārša. Lai arī pelnīti būtu atdot uzvaru Samsung S23 Ultra, nevar noliekt, ka iPhone 15 Pro ir līdzvērtīgs konkurents un zaudē tikai irbuļa tiesu. Bet katru gadu pasludināt par uzvarētāju vienu un to pašu, tāpēc es pārsteigumam par uzvarētāju izraudzīšos melno zirdziņu. Manuprāt, Samsung Flip 5. Jā, kāds šiem domās, vecī, ko tu tur pīpē? Paskaidrošu. Manuprāt, tas ir visvairāk progresējušais un uzlabotais telefons starp flagmaņiem. Un jā, tikai dēļ palielinātā priekšējā displeja, kurš ar papildus funkcionalitātēm pilnīgi spēja nodefinēt no jauna to, kā mēs varam iedarboties ar saviem telefoniem. Navigācija no mazā ekrāna, atbildēšana uz svarīgākajām ziņām, ienākošās informācijas ātra uztveršana bez nepieciešamības atvērt telefonu, lai izlasītu visus paziņojumus vai visu to garo paziņojumu penteri, jā. Tāpēc, lai arī nejaudīgākais, neilgāko bateriju, tomēr viss noderīgākais. Malečs Samsung, es teiktu, ka paši varbūt nedomāja, bet beigās radīja lielisku mūsdienu ierīci, kura ļauj būt vienmēr informētam, neprasot to visu laiku pilnībā lietot. Nobeigumā es gribu teikt, ka šogad izraudzīties uzvarētājus nebija viegli, un katram gadžetam bija sava interesantā lietiņa, kura uzrunāja. Parasti jau uzvarētājs var būt tikai viens, un tur jau tās robežas ir ļoti, ļoti šauras. Un šādiem topiem arī vērtējumi ir pietiekami subjektīvi. Vieni mūždien būs vienā nometnē, citi otrā, un mēs apskatnieki, mēs vienkārši kaut kur balansējam pa vidi. Bet es ļoti labprāt uzzinātu tavas domas par šiem uzvarētājiem, jo arī tu visu gadu pavadīsi skatoties apskatus, esi veidojis savu viedokli un pārdomas par šīm ierīcēm. Kurš tev paliku atmiņā? Kuru tu būtu izcēlis kā uzvarētāji? Kādi tev argumenti ietekmētu izvēli? Droši ņem un iekomentē. Ja nepatīk kaut ko komentēt, ieliec vienkārši smaidiņu komentāru. Nospied arī to patīk pogu un paldies, ka esi viens no 4000 sekotāju. Jā. Jauno gadu iesāksim ar jaunu 1000, un es nevaru beigt priecāties par to atbalstu un iesaisti, kur es saņemu no tevis katru reizi, kad es izlaižu jaunu video. Tu un arī pārējie skatītāji esat pelnījuši no mums aplausus un visdziļāko pateicību Konzumer kanālā. Paldies, ka esat ar mums, un mēs tiksimies jau kādā no nākamajiem video nākamajā gadā. Paldies!